dažādu jomu ekspertus, lai apspriestu jautājumus, kuri ir būtiski mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā vai apsver šādu iespēju. Katrs raidījums ir veltīts noteiktai tēmai, un šodienas tēma būs saistīta ar darba meklēšanas iespējām Latvijā. Un tiešāk par digitāliem risinājumiem un tiešsaistes pasākumiem darba meklējumos. Varat uzdot savus jautājumus arī chatlogā, un šodien uz sarunu esmu aicinājis Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus departamenta darba devēja atbalsta nodaļas vecāko ekspertu Ronaldu Kraži. Labdien, Ronaldu! Labdien! Un varbūt iesākumā sarunu iesāktu varbūt ar tādu ieskatu, kas šobrīd notiek darba tirgu, kāds ir darba tirgus tendences, jo redzams, ka darba tirgus ir ļoti strauji mainījies un pandēmija to ir ietekmējusi. Un, ja mēs atceramies varbūt kādus gadus atpakaļ, tad ierasta lieta bija doties uz uzņēmējiem klātienē un klātienes darba intervijas notika. Kādā ir šī brīža situācija? Jā, formāts ir mainījies, kā jau teicu, pandēmijas ietekmē un attiecīgi agrāk tikšanās ar darba devējiem mēs organizējām klātienē, kur varēja noskaidrot gan par visām darba iespējām, gan uzdot savus jautājumus. Tad tagad esam digitalizējušies, arī ejam līdz, kā saka, laikmeta tendencēm, un ļoti aktuāls un populārs pasākums, ko mēs tagad piedāvājam, ir tiešais tikšanās ar darba devējiem, kur būtībā online ir iespējams tikties ar uzņēmējiem, noskaidrot visu par uzņēmumu, noskaidrot par darba iespējām un, protams, uzdot jautājumus un arī šīm vakancēm, kas ir, ko šie uzņēmumi piedāvā arī pieteikties šīm vakancēm. Varbūt mazliet sīkāk, šis tāds ļoti interesants pasākums un pieeja tam arī, saprotu, ir arī mūsu tautiešiem, kas ir ārvalstīs, viss notiek tiešsaistē. Tad mēs ejam uz digitalizāciju un varam pieslēgties no jebkuras vietas pasaulē šiem pasākumiem. Varbūt sīkāk, kāda veida šie darba devēji, kādās nozarēs varbūt ir piedalījušies un kādā veidā arī šie klienti varēja pieteikties uz šiem pasākumiem un varbūt arī kā turpmāk varēs pieteikties. Jā, es te varbūt mazliet pa pašiem pirmsākumiem arī varētu tad ieskicēt, kad aizsākām šo aktivitāti vai šos pasākumus, varētu teikt, tātad 2020. gadā, kad mēs organizējām, mēs pa blokiem organizējām, tātad mums bija 6 tiešais tikšanās ar darba devējiem, un toreiz tas sākās tā, ka mēs sadalījām pa nozarēm, piemēram, tātad lauksaimniecības nozare, tātad piedalījās šķiet 6 vai 7 lauksaimnieki, kas stāstīja par tā brīža aktualitātēm. Toreiz tas bija saistīts ar sezonas darbiem, jo, kā saka, tieši vasara un viss, tad bija loģistika, kur loģistikas nozares pārstāvi, kad vairāk uzņēmumu piedalījās un stāstīja par savām vakancēm kopumā. Tāpat tās arī bija valsts pārvalde, medicīna, tirdzniecība. Un tas arī aizsāka, tas bija sākums, kas aizsāka šo aktivitāti, un toreiz tas tika translēts Facebookā. Jebkurš varēja uzdot savus jautājumus, jebkurš Facebook lietotājs, un saņemt arī tad atbildes no uzņēmējiem. Un mēs sapratām, protams, ka tas ir ļoti aktuāli, it īpaši šajā laikā, kad mēs nevaram tikties klātienē, un tomēr daudziem interesē tās darba iespējas un aktualitātes, un tā interese ir liela sazināties ar darba devēju tomēr patiešo, un šī tā ekskluzīvā iespēja, ka katrs var uzdot savus jautājumus, ko varbūt tās vienkārši izlasot sludinājumu, piesakoties, viņš nenoskaidros, un tā viņš uzreiz šie dalībnieki var, izvērtēt arī, kuras vakants viņiem būtu vairāk piemērots, kurš darba devējs, jo darba devēji arī, kas ir ļoti labi, ka viņi arī izstāsta, parāda video šīs tikšanās laikā par kaut kādiem procesiem un vienkārši kāds tas darbs ir, un tad uzskatām var arī redzēt un saprast, vai tas ir priekš tevis vai nav. Un varbūt kāds, kas arī piedalās, varbūt tās vēl šaubās, tomēr izvēlas pa labi, tomēr mēģināt pieteikties.
Jā, tik tā mazliet pa vēsturi. Pagājušajā gadā mums bija 31 tiešais tikšanās ar darba devējiem, un piedalījās visdažādāko nozaru pārstāvi. Tātad tas jau bija bišķi savādāks formāts, ja mēs aizsākām tieši par tādām darba devēja grupām. Tad pagājušajā gadā jau bija tā, ka tās bija tādas tā kā individuāls tiešais tikšanās, ka bija tā viens darba devējs, un tad attiecīgi pusotras stundas gara tikšanās. Es nezinu, es varētu izstāstīt droši vien par to pieteikšanās kārtību, vai kā tas vispār notika. Jā, es domāju, ka tas noteikti interesētu arī, un es saprotu, ka arī turpmāk šādas tikšanās notika, tad noteikti tas varētu interesēt šī pieteikšanās kārtība. Kā tad uz šīm tikšanās reizēm var pieteikties, un kur arī par viņām var uzzināt? Jā, nu tā tad informācija pirms tiek publicēta mūsu mājaslapā Nodarbinātības valsts aģentūras, tātad nva.gov.lv. Var skatīties gan notikumu kalendārā, gan pie aktualitātēm, gan pie jaunumiem. Un šis pasākums tā arī saucās tiešais tikšanās ar darba devēju. Nu, piemēram, kas mums bija janvārī, mums bija ar Knaufu, ar Lidlu mēs tikāmies, ar Dinēru Filtonu mēs tikāmies. Nu, tur jau var redzēt, kāds uzņēmums ir, noskaidrot par uzņēmumu visu, un arī redzēt, pa kādām vakancēm tiks stāstīts. Jā. Bet es, kā saka, aicināt, varbūt, ja uzņēmums liekas interesants, tad minēt tādu lietu, kā, ja, teiksim, uzņēmums liekas interesants un ir liela vēlme strādāt šajā uzņēmumā, bet tās vakances, ko jūs redzēt, varbūt jūs neuzrunā, vienalga aicinu tomēr pieteikties un paklausīties, jo nereti ir tā, ka darba devējs arī pastāsta par kādām vakancēm, kas pēkšņi nākuši klāt. Vai vispār izstāst par to, protams, izstāst par tām karjeras iespējām, par to ceļu, kad tu sāc uzņēmumā no viena punkta, jā, un kādas tās tavas iespējas ir, jā. Tā kā, tad vēl viens iemesls, piemēram, ja mēs redzam uzņēmumu, kas mums simpatizē un kurā mēs vēlētos strādāt un karjeras izaugsmu mēs redzam, tad tas ir vēl papildus iemesls pieteikties, jā. Un pieteikties var ļoti vienkārši ar anketas starpniecību. Jā, un tad paralēli mūsu mājaslapai mēs šo informāciju arī publicējam sociālos tīklos. Tātad CV un vakanču portāls mums ir, jā. Un šim vakanču portālam ir konts Facebookā un konts LinkedInā. Un attiecīgi arī šajos sociālos tīklos tātad mēs pie pasākumiem publicējam ierakstu par to aktivitāti, kas būs. Tur ir visa informācija par vakancēm un pieteikuma anketa. Un piesakamies mēs ar anketas starpniecību, tātad tur aizpildam laukus obligātos. Tas tur vārds, uzvārds, e-pasts, telefons. Kādreiz ir kāds atslēga jautājums, piemēram, jāizvērtē anketā, piemēram, ja ir prasīts, tur obligāti prasīt C kategoriju, un jums tāda nav. Tad droši vien jau, iespējams šī tiešsaiste nav priekš jums. Bet jā, ar anketas starpniecību piesakamies, un dienu pirms pasākuma jums tiks nosūtīta piekļuves saite. Pat labāk Zoom platformā notiek šīs tiešsaistes. Jā, ļoti svarīgi būtu teikt, viena lieta tāda, kas ļoti svarīgi, tiešām pārliecinamies, mēs rakstam šo e-pastu, ka viņš ir korekts. Jā, jo uz to e-pastu tiks sūtīta jums šī informācija, un ja jūs neesat no Latvijas, piemēram, tas e-pasts ir, bet tas telefona numurs, par to telefona numuru iespējams arī jūs nevar sazvanīt vai kā, ir ļoti būtiski, lai ir pareizs e-pasts. Jo, ja būs nepareizs e-pasts, vienkārši jums nevarēs šo Zoom saiti nosūtīt. Jā, manuprāt, ļoti vērtīgs šāds tikšanās, un tiešām arī piekristīšu tam, ka, ja pieņemsim šim uzņēmumam šajā brīdī, uz šo pasākumu brīdi nav varbūt
piemērotas vakants, bet es pieļauju, ka mūsu tautiešiem ir ļoti interesanti būtu paklausīties par visu uzņēmumu, ja, kā ar ko uzņēmums nodarbojās, kāda viņa personāla atlases politika, kādā veidā var pieteikties. Manuprāt, ļoti ir vērtīgi, jo tiem, kas apsver šo iespēju atgriezties Latvijā, protams, šīs darba meklēšana ir viens no tādiem primāriem un būtiskiem jautājumiem. Un tad es saprotu, ka arī, teiksim, šie raidījuma ieraksti arī viņi ir pieejami. Redz, te ir tāda lieta, kad mēs ieraksti ir pieejami no 2020. Gada tiešais darba iespēju dienām, ja, kur bija jau, kā saka, pa blokiem, kur ir loģistika, valsts pārvalde, tirzniecība, ja. Būtībā šīs ikdienas tās tiešais tikšanās mēs neierakstam. Būtībā, kā es saku, tas formāts ir tāds, šis formāts ir aizstājis klātienes tikšanos, ja. Protams, kad mēs šīs tikšanās neierakstam līdz ar to. Informācija mainās, vakances mainās un katrā uzņēmumā. Arī tas, tā kā vienkārši, ko es aicinu sekot līdzi mūsu Facebook kontam, jā. Es pat nezinu, kā mēs tādu varētu varbūt precīzi tos linkus varbūt iemest, vai vienkārši Facebookā var ievadīt CV vakanšu portālu. Jā, es domāju, mēs čatā ieliksim arī šīs saites, gan uz pieteikšanos, gan arī uz sociālajiem tīkliem, tā kā to mēs arī mūsu skatītājiem būs viss informācija pieejama. Bet es noteikti domāju, ka tas ir ļoti labi, ka arī jebkurš interesants arī no ārvalstīm mūsu tautieši var pieregistrēties, vienkārši norādot savu e-pastu un kontaktu informāciju un saņemt saiti uz šo tikšanos ar konkrētu uzņēmumu. Un tā tiešām ir iespēja jau iepazīties, kas notiek Latvijā, kādi notiek šie mūsu pasākumi un no tālienes tikties ar darba devēju un uzdot jau arī tiešsaistē savus interesējušos jautājumus. Jā, ļoti, ļoti laba iespēja. Vai arī šogad, 2022. gadā, turpināsies šādi pasākumi un vai tādā pašā veidā vienkārši varēs viņiem pieteikties? Jā, noteikti. Un mēs jau uzņēmām apgriezienus, var teikt, diezgan augstus jau pagājušajā gadā aizsākām, un šogad jau mēs redzam, ka ir ļoti daudz dažādu darba devēji, kas piesakās un regulāri būs šīs tiešsaites tikšanās ar darba devējiem, un katru nedēļu būs, jā, un varēs izvēlēties savu uzņēmumu visdažādākās nozares. Es varu ieskicēt, teiksim, pagājušā gadā ieskatam arī, kas mums piedalījās, jā. Tas bija gan Tec, tas bija gan Air Baltica, tā bija Orkla, Kurbats, tie bija Rīmī, Maksimi, Lidl, tās bija slimnīcas, Stradiņa Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca, jā. Nacionālajie bruņotie spēki regulāri rīkojumi tiešais, tā ir iespēja pieteikties arī profesionālajā dienestā, ļoti daudz plašas karjeras iespējas arī, jā. Tās ir uzņēmumi, kas tātad ražotnes, industriālais sektors, ko es varbūt tā konkrēti vēl nenosaucu. Tas ieskatām tikai daži no uzņēmumiem, jā. Tātad, pēc šā mēs varam redzēt, kā jau es teicu, šogad bija Knaus, bija Lidls, arī bija Dinēra Filton. Tātad mēs redzam, ka tie visdažādākie uzņēmumi, katrs var sev atrast to tīkamāko, jo arī, ja mēs skatāmies par tām pašām vakancēm, tad tie ir gan mehāniķi, gan stjuarti tiek meklēti, gan, protams, tas ir pārdošanas sektors, gan ar medicīnas nozari saistītās profesijas, vadītāji, apsardzes darbinieki. Ļoti plašas tās iespējas īstenībā ir. Tās ir darbs gan ražotnēs, gan tās ir ofisa vakance, tā var teikt, noliktavu darbinieku. Tā kā es domāju, katrs varētu atrast, jā, un šī ir izcila iespēja šīs tiešais laikā arī darba devējiem tieši pajautāt tieši par to pašu transformācijas ceļu. Ja es sāku pie tevis strādāt uzņēmumā, kādas ir šīs iespējas, kādas tie arī viena no tiem jautājumiem, ko diezgan bieži jautā dalībnieki, kādas ir šis karjeras ceļš. Un tad arī, jā, ir iespēja noskaidrot, jā, kad,
Tas nebūtu nenozīmē, ja tu sāc kaut kādā punktā, ka tu tajā punktā arī paliec. Darba devējs arī izstāsta gan par atalgojumu, gan par to kārtību, kā tas notiek, un tu vari saprast un arī jau tad izvērtēt un protams, pieteikties. Tā kā, Jā, tiešām redzams, ka ir gan dažādu nozaru uzņēmumi, gan arī tādi, kuriem ir filiāls visā Latvijā un arī starptautiski uzņēmumi. Es domāju, tiešām ir ļoti labi iespēja izmantot šīs tiešais darbdienas un, kā tik minēts, katru nedēļu notiek pasākumi, tā kā ir iespēja sekot līdzi, izvēlēties un tad NVA mājaslapā, var uz šiem pasākumiem pieteikties. NVA mājaslapā var pieteikties, Facebookā var pieteikties, LinkedIn lietotājs var pieteikties, un, protams, jums jābūt Zoomam, tātad. Jā. Šajā laikmatā jābūt arī pieejamiem ar digitāliem rīkiem, tad Zooms, bet nav jau problēma arī tīri ar telefonu pieslēgties, nav pat arī dators obligāti nepieciešams, tad es domāju, lielākai daļai mūsu tautieši arī tā nebūtu ļoti liela problēma. Paldies par šīm tiešais dienām. No savas puses arī gribu pieminēt to, ka arī mēs, kā Eures konsultanti, arī esam iesaistījušies tiešais darbdienu organizēšanā, un mēs jau tādā starptautiskā līmenī darbojamies un organizējam arī Eiropas darbdienu platformā, kas arī čatā mēs ieliksim saiti, tad saucās šī platforma internetā ir pieejama europeanjobdays.eu, kur jau mēs organizējam tādu starptautiska mēroga pasākumus, un gribu pieminēt vienu, kas mums arī pagājušajā 21. gadā, 1. decembrī norisinājās, jau tāds liels pasākums saucās Darbs un karjera Latvijā, kurā mums piedalījās 37 Latvijas uzņēmumi, kur piedāvāja darbu Latvijā dažādos reģionos un arī dažādu līmeņu un dažādu nozaru darba vietas tika piedāvāts, un kopumā tās bija gandrīz 800. Tā kā noteikti arī sekojiet līdzi arī šiem pasākumiem. Šie gan mums nav tik bieži, mēs nevaram tik lielu mērogu pasākumus tik bieži norganizēt, bet šādi mums notiek reizi gadā vai 2 reizes gadā, tāda lielāka mēroga pasākuma. Ir kāds no šiem pasākumiem interesē, noteikti arī varat sekot līdzi un šiem pasākumiem pieteikties un piedalīties. Un gribētu arī, Ronald, pajautāt es zinu, ka CV vakanšu portāls, Nodarbinātības valsts aģentūras, šis vakanšu portāls ir viena no plašākām datubāzēm, darba piedāvājuma datubāzēm Latvijā. Varbūt pastāstīt vēlreiz arī kas tas ir par portālu, ko tur var atrast, un varbūt arī pēc kādiem kritērijiem arī mūsu tautieši tad var skatīties darba piedāvājumus meklēt. Jā, paldies, Andri. Jā, tad mums ir tātad Nodarbinātības valsts aģentūras vakanšu portāls. Jā, CV vakanšu portāls ir tā adrese ir cvvp.nva.gov.lv. Un attiecīgi, tur meklētājā, protams, var izfiltrēt vakances pēc darbības jomas, pēc atrašanās vietas, var ierakstīt atslēgvārdus, tāpat tās arī var izfiltrēt pēc algas. Gan arī mums ir tāda lieta, ka var papildus pazīmes atzīmēt, kā piemēram, vai tas ir sezonas darbs, vai tas ir attālināti veicams darbs, vai tas ir darbs, kas ir saistīts ar komandējumiem, izbraukumiem ārpus Latvijas. Mums arī ir karte, kur var redzēt šīs vakances ģeogrāfisko atrašanās vietu. Jā. Un ko es vēl tādu varētu minēt? Tad jau principā es aicinu visiem iepazīties ar mūsu vakanšu portālu, kuri varbūt vēl nav skatījušies, un tad pašiem pameklēt sev tīkamāko, jo man liekas, ka filtrēšanas iespējas ir plašas. Un tad atrast sev tīkamāko vakanci. Jā, un piebildīšu arī ļoti labi, ka ir iespēja arī skatīties un filtrēt darba piedāvājumus pēc atalgojuma, jo tas bieži vien ir viens no tādiem nozīmīgākiem kritērijiem, pēc kā tiek meklēti darba piedāvājumi atbilstoši.
Un tad izmantojam CV vakanču portālu arī caur NVA mājaslapu. Uz viņu mēs varam, saprotu, izējam, skatāmies darba piedāvājumus, un, ja ir kāds atbilstošs, tad varam arī jau pieteikties, vēl esot pat arī ārvalstīs. Mēs varam pieteikties, sūtīt savu pieteikumu mūsu Latvijas darba devējiem. Un noslēgumā varbūt vēlreiz par tiem galveniem informācijas avotiem, kur var skatīties gan šos darba piedāvājumus, gan arī informāciju par šīm tiešsaistes darbdienām, un varbūt arī vēl par kādiem citiem jaunumiem, aktualitātēm, kas ir darba tirgū. Jā, nu es aicinātu rūpīgi sekot līdzi mūsu sociālo vakanču portālu kontiem sociālos, jo tur tiek izceltas arī daudzas vakances, regulāri mēs atjaunojam informāciju, tātad šeit sociālos ir pieejama ne tikai informācija par pasākumiem, tātad par tiešsaistes pasākumiem, bet arī ir vakances. Un, tātad arī LinkedInā mums ir ļoti daudz dažādas vakances, kas ir atalgojums jau sākotnēji 1500, kas ir, ja jums interesē, tad tās vakances, kas ir sākot 1500, informācija par šīm vakancēm var pieejama LinkedInā, Facebookā, tātad kuru veidu vakances, aicinu sekot līdzi un nezinu, ko es vēl no savas puses varu stāstīt. Sekojiet līdzi. Galvenais sekot aktualitātēm, sekot informācijai un gaidīsim. Tad arī, kad mūsu tautieši arī pieteiksies uz šīm vakancēm, jo viņas informācija ir pieejama. Un, gribu teikt paldies mūsu viesim, paldies arī mūsu skatītājiem, un gribu atgādināt arī, kādam no mūsu tautiešiem rodās kādi papildus jautājumi gan par darbu meklēšanu Latvijā vai par sociālās drošības jautājumiem, par bezdarbnieku pabalstu eksportu vai par ģimenes pabalstiem, pensijām, nodokļu jautājumu starpvalstu ziņā, tad noteikti varat kontaktēties ar mums, ar Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantiem. Un gribu aicināt arī jūs pieslēgties mūsu nākošam raidījumam, kurš norisināsies 28. aprīlī, arī 16. mūsu EURES Facebook lapā. Vēlreiz paldies visiem un uz tikšanos! Paldies!